Šoreiz ir uzrakstīts programmas kods, kas nodrošina elektroniskā spēļu kauņa darbību. Tātad elektroniskais spēļu kauņš ir izveidots izmantojot ATmega 328P mikrokontroli, 7 gaismas diodes, tātad viena spiedpoga, kur paredzēta, lai izozētu tātad skaitu, kurš tiks attēlots tātad uz šī metamā kauņa. Tātad programmas kodā, tātad kā parasti ir nodefinēts takts signāla frekvence. Tātad pievienotas bibliotekas varētu programmēt vispārējās nozīmes pieslēgvietas un reģistrus. Bibliotēku varētu izmantot aizturas, jo šajā gadījumā tiks lietotas arī aizturas. Tālāk ir izveidoti 2 bezzīmes, tātad integeri jeb vesela skaitļa mainīgie, kas paredzēti, lai uzglabātu kauņa skaitītāja un gaidīšanas tātad šīs vērtības. Tālāk ir 3 funkcijas programmas kodā, neskaitot galveno funkciju, ir setup funkcija, kurā tiek iestīts datu virziena reģistrs. Attiecīgi šeit mēs redzam, ka tiek iestīti 2 datu virziena reģistri. Tātad B ports viss darbosies kā izeja, precīzāk visas pieslēgvietas būs izejas, un savukārt D ports būs sadalīts 2 daļās. Pirmie 4 biti darbosies kā ieejas, tas nozīmē pie pirmajiem 4 bitiem var pieslēgt arī spiedpogu. Šajā gadījumā ir spiedpoga pieslēgta pie PD3 pieslēgvietas. Tālāk ir funkcija izveidota raw dice, kas nozīmē, ka tad, kad tiek izsaukt šī funkcija, tiek attēlots uz spēļu kauņa šis cipars skaitlis. Tātad atkarībā no tā, kāda vērtība iepriekš, kamēr poga, spiedpoga precīzāk tiek turēta nospiesta, sasniedz skaitītājs. Tad šeit šis skaitītājs, kurš skaita vērtību, protams, vērtība nevar pārsniegt 6. Ja tiek pārsniegt 6, tad skaitītājs vērtība attiec uz 1, tātad, un sāk no 1. Tas nozīmē, izolozēt ir iespējams cipars no 1 līdz 6 ieskaitot. Un vēl viena funkcija ir blink dice, kas atbild par to, lai tad, kad ir gaidīšanas režīms, kamēr netiek izolozēts neviens cipars, kamēr lietotāji nespēlē, lai metamais kauņš vienkārši mirgotu gaidīšanas režīmā. Tātad ieslēdzot visas gaismas diodes, izslēdzot tās ar 0,2 sekundēm liela aizturas starp ieslēgšanu un izslēgšanu. Tātad mēs redzam, ka pēc tātad izslēgšanas ir 0,2 sekundžu aiztura un arī pēc ieslēgšanas. Tātad galvenajā funkcijā tātad sākumā tiek izsaukta inicializācijas funkcija, lai iesaistītu datu virziena reģistrus. Tālāk tiek pārbaudīts, vai ir nospiesta spiedpoga. Ja spiedpoga ir nospiesta, tad skaitītājs palielina savu vērtību par 1, gaidīšanas mainīgais tiek attīstīts, un ja skaitītāja vērtība pārsniedz 6, tad tā tiek nomainīta uz 1, savukārt, ja nepārsniedz 6, tad saglabā esošo. Tajā brīdī, kad spiedpoga tiek atlaista, tiek izsaukt funkcija raw dice, kurai tiek padots šis counter mainīgais, jeb tā vērtība, lai tālāk atkarībā no šīs vērtības tātad iestatītu noteiktus bitus, tas nozīmē padot augstu un zemu līmeni uz noteiktām pieslēgvietām. Protams, tiek pagaidīts 500 milisekundes, jeb pussekunde, pēc tam tiek palielināts gaidīšanas mainīgais par 1, ja mainīgais pārsniedz 10, tad tajā brīdī tiek izsaukt funkcija blink dice. Savukārt, ja tas nenotiek, tad atkal, ja poga tiek nospiesta, sāks izoloze, tiek attīstīts gaidīšanas mainīgais, un tad tas atkārtojas. Apskatīsim, kā tad tas darbojas. Sākumā, kad netiek izolozēts viens cipars, tātad aptuveni pēc 5 sekundēm kauņš pāriet gaidīšanas režīmā pēc tā ieslēgšanas, un visi tātad šie indikatori, visas gaismas diodes sāk mirgot. Tas turpinās tik ilgi, kamēr lietotājs aptuveni pussekundi nospiež spiedpogu un izolozē ciparu. Atkārtojot izolozi, tātad mēs redzam, ka katru reizi tātad atkarībā no šī skaitītāja vērtības tātad tiek attēlots cits cipars. Tad, kad lietotājs pārtrauc izolozi, atkal, kad paiet aptuveni šīs 5 sekundes, kauņš pāriet gaidīšanas režīmā un atsāk mirgošanu.